Ja tu domā, ka miegs ir kluss, tu kļūdies. Šeit Džošs. Un lūk, kas notiek ar tavu ķermeni, kamēr tu guli. Raidījumā The Infographics Show norāda, naktī sapņojot 2 stundas pavadis 6 dzīves gadus. Mazāk nekā 15% cilvēku atceras lielāko daļu sapņu, 16% neatceras neko, 12% sapņo melnbalti. Guliet 8 stundas. Jūsu ķermenis sadedzinās ap 400 kaloriju, kas ir 6 vistas nageti ar mērci. Atpūtieties, zirnekļu mutē nekāps. Katram ir sava gulēšanas poza. 54% guļ uz sāniem, 38% uz muguras tikai, 7% uz vēdera. Daļai mūsu vīriešu auditorijas jums nakts laikā ir 3 līdz 5 erekcijas. Kamēr jūs guļat, katra no tām var ilgt 20 līdz 30 minūtes. Jā, tiešām, jūsu sēklinieki uzsilst līdz patīkamiem 36 grādiem pēc Celsija, bet dienas laikā tie ir tikai 34 grādi pēc Fahrenheita. Sēklinieka torsija bieži notiek, kad guļat. Īsts pastardienas pulkstenis cirksnim. Mēs iesakām gulēt uz muguras kā 38% cilvēku. Mati naktī aug lēnāk, jo vilmaiņa palēninās, ja vien nesat plikpauris, diemžēl. Jūsu nagu plāksnes pašas atjaunosies, bet augs lēnāk. Naktī jūsu ķermenis jūs pamodina 5 līdz 10 reizes. Dažreiz tas notiek tāpēc, ka jūs pārstājāt elpot, un jūsu smadzenes satraucās. Ķermeņa temperatūra pazeminās par 1 grādu pēc Celsija, sirdsdarbība samazinās par 20 līdz 30%, smadzenes pārslēdzas uz pavasara tīrīšanas režīmu. Dzēšot nevajadzīgo, sinapses sarūk par 20%. Pamostoties ar slapju spilmenu, tas notiek, jo naktī samazinās siekalu izdalīšanās un rīšanas refleks vājinās, tāpēc siekalas izplūst. Slapji palagi – tā jau cita problēma. No rīta esi enerģisks, tavs ķermenis labo šūnas. Tas izdala citokīnus, lai stiprinātu imunitāti un cīnās ar slimībām. Spied patīk, dalies, abonē, lai nepalaistu šo kanālu. Daži runā miegā. 5% pieaugušo un gandrīz puse bērnu to dara. Nesauc bijušā vārdu. Atslāpst arī citi muskuļi, tostarp sfinkteri, tāpēc gāzes izdalās vieglāk. Tu to nejutīsi, jo tava oža ir vāja. Naktī kaklā aizmugurē uzkrājas puņķa kokteilis, gļotas un baktērijas, kurām nav kur citur palikt. Āda dehidrējās, naktī samazinās sebuma izstrāde, no rīta spīdīgs vaigs, nakts sviedri, atmirušas šūnas, aizlipušas acis. Tu nemirkšķini miegā, tāpēc acu kaktiņos sakrājas tauki un atmirušās ādas šūnas, jo tās nekas neaizskalo. Oficiālais nosaukums ir rēma. 31% cilvēku griež zobus. 4% staigā miegā. Miegā ķermenis aug apmēram par 0,8 centimetri. Dienas laikā mugurkaula spriedze samazinās. Ķermenis dienā zaudē ap 2 gramiem atmirušās ādas, gadā vairāk nekā 700 gramus. Tavs kuņģis ir kā skābes tvertne, padarot to toksiskāku nekā tavs bijušais. Tas darbojas pastiprināti, kamēr tu guli, aktīvi atbrīvojoties no savām šūnām un tās aizvietojot. Tas nozīmē jaunu gļotādu ik pēc dažām dienām. Signāli uz rokām un kājām tiek atslēgti. Ja tā nebūtu, sapnī, kurā tu lido, tu to mēģinātu. Nav ideāli, ja guļamistaba ir 2. stāvā, un kamēr guli, miljoni citi ir nomodā un augšupielādē YouTube video. Noskaties, kas notiktu, ja nekad negulētu, lai saprastu, kāpēc naktsmiers ir svarīgs. Vai arī noskaties šo video.